Sveicināts, man sauc Matijs Jākopsons, esmu ģitārists, ģitāras spēles pasniedzējs, un šis ir 8. video no manas video sērijas 10 baroku vingrinājumi ģitāras spēlē. Tad šis video ir pie manis mācījies, iespējams, pirms tam esat jau pamanījis, bet, jebkurā gadījumā esmu vēlējos arī iekļaut šajā video sērijā. Tad ideja ir tāda, ka mēs esam sol mažorā, un mēs sākam ar to, ka mēs nospēlējam notu sol, vienlaicīgi nospēlējot arī notu mi. Un tā ir diatoniska seksta, gāmas 1. un 6. pakāpe. Un tad tas, ko mēs darām, mēs augšējo balsi spēlējam uz nākamo gāmas pakāpi, bet apakšējo balsi mēs ejam uz leju. Tad nots mi pāriet notu fā diez un nots sol pāriet arī uz notu fā diez. Bet otrā virzienā. Sol, mi un fā diez un fā diez. Un pēc tam mēs to pašu atkārtojam vēlreiz. Mēs apakšējo notu spēlējam gamma zemā. Tā būs nots mi, un augšējo pabeidzam vēl par gammas vienu pakāpi augstāk, tā būs nots sol. Un tā ir visa sekvence. Pirms mēs dodamies tālāk, pārliecināties, ka sapratu, ka šeit notiek seksta, oktāva un terts pār oktāvai. Sol, si, fā diez, mi, sol. Un tad šis tiek sekventēts no pārējām gāmas pakāpēm. Un tā tev līdz gāmas augstākajai notī, šajā formā augstākajai notī. Tad es atnācu šeit, un tad variet atpakaļ. Tas, ko šeit darot, ejot atpakaļ, es spēlēju no otra gala uzreiz, kad es nospēlēju tērps pār oktāvai, tad oktāvu. Un tad sekst. Fā diez, lā, sol, sol, lā, fā diez. Un būtiski lieta, ka varbūt jau es ievērojis, kad es šīs lietas demonstrēju, es mēdzu nosaukt arī nošu nosaukums. Ar to šis arī, ja tu šiem vingrinājumiem vēlies pieiet tā intelektuālāk, ja tu apzinājies, kas tās ir pa notīm un kas tie ir par intervāliem, tas nav vienkārši tehnikas vingrinājums, tas ir arī tavs muzikālās domāšanas un vingrinājums. Un arī, ja tu tam pievērš uzmanību, klausoties savu dzirdi, tam būtu šiem visiem vingrinājumiem, kurus es rādu, kad es lietoju vārdu tehnika, es nedomāju tikai tavu fiziskā spēju rakstīt koku gabalus. Es tam piekļauju klāt arī to, ka tu šo spēlējot attīsti savu dzirdi. Kas ir varbūt tāda būtiska piebilde, ko es arī šajā video kā bonus informācija var pateikt, kad redzi, tev iedot tabu, tu varbūt varētu ātrāk nospēlēt, jo to nebūtu pašam jādomā un jāsaprot, kā tas, ko šeit dara, viss šīs notas, nāk no sol mažora gāmas, un tev nebūtu tik ļoti jāpieļaujās uz savu dzirdi. Bet tajā mirklī tā vairs nav, tu pazaudēji jēgu šim uzdevumam. Jo vienkārši pēc tam bija iemācīties šo izspēlēt cauri, tas, to cilvēku var, viss, kas tev jādara, vienkārši jāatkārto. Bet sāk domāt skaņās, izprast, ko dara, tā jau ir pilnīgi cita pilotāža. Tālūk, ja tev šis video likās noderīgs, atstāj kādu komentāru un abonē manu kanālu. Un gaidi atlikušos 2 video no manas mini sērijas par 10 baroka vingrinājumiem ģitāras spēlē.